jūnijā, kad mēs jūs aicinājām, centāmies pārsteigt ar ledus laikmeta ienākšanu šajā zālē. Šodien mēs esam izdarījuši tieši pretēju un ieveduši dabu. Šīs dienas notikums, kādēļ mēs to darām, ir, lai prezentētu jums jauno atjaunotu zīmolu rasa, kas ir pirmā galvenā zīme mūsu patērētājiem, bet uzņēmumam tas, protams, nozīmē daudz vairāk, tās ir investīcijas, tas ir jauns eksporta tīkls, par ko arī šodien vairāk pastāstīs runātāji. Veidolā, kas būtiski atšķirās no tā, kā rasa izskatījās agrāk. Un rasa parādās ne tikai veidolā, bet arī ar jauniem produktiem un jaunām produktu kategorijām, kā piemēram pilnpiens, kas ir piens ar tauku procentu, kas svārstās no 3,5 līdz 4,5, kā tas nāk no govs ar visvīsāko ceļu no saimniecības. Produkts, kuru var izmantot vienkārši dzert, bet arī produkts, ko var gatavot skāputru, var siet sieru un nav jābrauc uz laukiem pie zināmas govs, lai to izdarītu. Tāpat ir pilnīgi jauna kategorija krēmsiers, kas ir garšīgs produkts uz maizes, bet arī produkts, ko var izmantot ļoti daudzās receptēs. Un paniņas ar interesantām garšām. Jaunais veidols ir mērķis stiprināt zīmolu, lai tas būtu spēcīgs ne tikai Latvijā, bet arī Krievijā. Jo spēcīgs produkts, spēcīga rasa Latvijā atsaucās arī uz pārdošanu Krievijā. Un kā jau Krievijā vairāk tas būs uz sieriem, uz sviestiem, uz produktiem, ko var transportēt ilgākā laika periodā, bet Latvijā tas saglabās visu pilno klāstu ar visiem tiem labumiem, kāds ir rasa.